Sveicināti! Kā izvēlēties profesiju, kurai ir nozīme? Kur drosme nav tikai vārds, bet lēmums, ko pieņemam ikdienu. Šis podkāsts ir par cilvēkiem, par studijām un izaicinājumiem, ar ko saskarās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. Šodien mums viesos ir koledžas direktors Valdis Cielēns. Sveiki! Koledžas docents Kaspars Pilmanis. Sveiki! Sveiki! 8. daļas vada komandieris Artis Strots. Sveiki! Un koledžas kadets Renārs Laimonis Oliņš. Sveiki! Sveiki! Varbūt mazliet palākāsim par stereotipiem, bet jautājums, kas ir tādi klasiskākie stereotipi, ko jūs esat dzirdējuši? Ko dara Vugd? Sāksim, Kaspar. Kaķus vairs neglābjam. Ne? Bet īstenībā tas ir, ko Vugds dara, tas ir, īsumā es teikšu divos vārdos, komandas darbs. Un komandas darbs sākot jau savas vienības ietvaros un tālāk jau plašāk starp nodaļām, pārvaldēm, jau tālāk veidojot komandas sadarbības ar pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, ar valsts iestādēm, ar kaimiņu valstu un citu valstu pārvaldībām. Tā kā es teiktu, ar komandas darbu nodarbojas. Piemēram, liela daļa cilvēku uzskata, ka ugunsdzēsējas darbu saist tikai un vienīgi ar ugunsgrēkiem. Valdi, kāpēc tā? Kāpēc un kā citādi? Tāpēc, kad visiem saistās, kad ugunsdzēsējs nodarbojās ar ugunsgrēku dzēšanu. Neviens neiedzīvinās līdz galam iespējams tajā, kad apkārt tam, ka, lai nodzēstu uguni, ir vajadzīga tehnika, ir vajadzīgs kāds, kas ugunsdzēsēju vada, kas pasaka, kā pareizi rīkoties, kad ir vajadzīga arī inspekcija, kas preventīvi darbojās ar ugunsgrēku novēršanu, ko mēs neredzam, jo tie ugunsgrēki nav notikuši. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi un kuru darbu dažreiz īstenībā vismazāk novērtē, jo ir grūti izmērīt prevenciju. Kad respektīvi inspekcijas darbu, jo kā var izmērīt to, kas nav noticis. Tā kā ļoti interesanti. Bet runājot vēl par stereotipiem, es domāju, es izmantošu, manuprāt, populārāko, kas mums visu lejot arī mums vada komandieris nokomentēt, cik viņiem bieži gadījies, kad ugunsdzēsēji ar mašīnām brauc un viņiem nav ūdens līdzi. Tā nekad nav, jo vienmēr tiek pārvietots tikai cisternes ar ūdeni iekšā. Bet, protams, tam stereotipiem, kad mums liekas, ka ir tikai ugunsdzēsēji, tā nebūtu nav. Mums ir vada komandieri, daļu komandieri, posteņu komandieri, inspektori, uzraudzībā, inspektors dežurants vienotajā zvanu centrā. Tā kā tās profesiju loks, kas ir iekšā jau valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, ir krietni plašāks nekā tikai ugunsdzēsējs glābējs. Un, ja pareizi saprotu, koledža tieši apmāca šos vadītājus. Koledžā, studējuši kadets mācās 3 gadus, pēc tam viņam ir šobrīd 4 iespējas. Viņš var būt vada komandieris, posteņu komandieris, inspektors uzraudzībā un inspektors dežurants vienotā kontaktu centrā, kas ir zvanu centrs, kas ir 112 platforma, kas pārvalda pieņem un apstrādā zvanus. Un Renār, tev kā kadetam, vai tu esi izvēlējies jau savu ceļu? Tieši tā. Kurš tas būs? Inspektors. Inspektors. Un ko dara inspektors? Veids ugunsdrošības pārbaudes, respektīvi, kā jau iepriekš kolēģi teica, visi procesi pirms paša negadījuma izcelšanās. Un ja tu, piemēram, veicis apgaitu, viss ir kārtībā, un tuvāko 20 gadu laikā šai mājai nav bijis ne tuvu neviens ugunsgrēks, tad tu savu darbu paveicis labi. Ja tā plaši runā, tad jā. Atbildi pieņemt, atbildi pareizi, jā. Kā tu vari teikt par stereotipiem? Ko dara ugunsdzēsēji un Vugd? Viņu ir vairāk. Pirmais, tas ir, ko arī direktors minēja, to, ka tas ir tālākais stereotips, ka ugunsdzēsēji atbrauc bez ūdens. Tas ir neiespējami vienkārši. Tāds nevar būt vienkārši. Tā nav. Otrs, tas, ka ugunsdzēsēji tikai dzēš ugunsgrēkus, bet ir mums arī vairākas pārvaldes, ir vairāki virzieni, kur var strādāt. Un tas, ka mēs arī, ja, piemēram, deg kaut kas, mēs ne tikai dzēsīsim, bet arī glābsim. Tas arī ir papildus tam. Tā kā klāsts ir diezgan liels. Jā, tā paši ceļu satiksmes negadījumi, durvju atvēršanas, mums ir dažāda veida arī glābšanas darbus, kuriem mēs arī dodamies. Mēs ne tikai dzēšam ugunsgrēku. Vai ir arī kaut kāds spektrs saprast, cik sarežģīts būs plānotais izsaukums?
vieglāks vai grūtāks? Nav. Ja tas ir ugunsgrēks, tad, protams, ierodoties redzi dūmus vai neredzi dūmus, tad uzreiz pēc tā saproti, cik būs sarežģīti vai cik būs viegli. Bet tā, principā, nekāda spektra nav. Mēs redzam tas, kas mums ir pieteikumā, un pēc tā mēs arī orientējamies. Un esot notikumu vietā, kur notiek kāds nelaimes gadījums, cik ātri jums ir jāpieņem lēmumi? Manā gadījumā, es, ka esmu vadītāja lomā, tad, principā, tam ir jābūt uzreiz ierodoties. Notikuma vietā man uzreiz ir jādod pirmās komandas, kam kas ir jādara, kur ir jādodas. Un tā sagatavošanās pirms tam ir, kas pārbauda to visu, vai visi paņemts līdzi, vai neviens nav aizmirst paņemt ūdeni, cimdus pārējo. Vai tas ir pašatbildība, vai tu katru skaties tā? Mums ir... Katru maiņu mēs pieņemam dežūru, tās saucas, mēs pieņemam tehniku, pārbaudam savu aprīkojumu, individuālas aizsardzības līdzekļus, tā, lai viss būtu. Un atbraucot uz notikumu, ja es tur pateicu paņemt lauzni, es neiešu pārbaudīt, vai viņš tiešām viņu paņem. Viņš pats sapratīs, ka viņš ir jāpaņem. Mums ir tāds komandas darbs, ka es pasaku komandu, bet viņi jau paši saprot, kas viņiem ir jādara. Tas jau ir, tas arī ir tas, laikam, tas komandas darbs, to, ka mēs mentāli jau saprotam, ko mēs tur darīsim visi kopā. Kā spēcīga komanda? Jā, tā ir spēcīga komanda. Saka, Valde, kādas kompetences ir nepieciešamas VUG darbiniekiem? Tās ir noteikti ļoti daudz un dažādas, tāpēc, kā Renārs arī teica, viņš ir izvēlējies šobrīd tā kā inspekciju, tur noteikti būs citas. Vada komandierim tās atkal būs citas. Tā kā posteņu komandierim iespējams atkal vajadzēs kaut ko nedaudz savādāk, un zvanu centra inspektoram arī kaut ko savādāk. Ņemot vērā, tāpēc nav obligāti tāds viens rāmis, kurā, piemēram, nākot, tev ir jābūt 1,90 m, 90 kg gudram, tur jābūt matemātikā 9, jāmāk runāt. Katrs var atrast to savu vietu, jo pastoties pat tālāk, mums ir tehniskais dienests pārvalde, kas nodrošina tehnikas gatavības remontus. Tur arī teorētiski nākotnē attīstoties, vēl piemācoties, var nokļūt. Ir daudz tās vietas civilā aizsardzības pārvaldē, kur atkal vajadzēs citas prasmes mācīt. Tas viss tas ceļš, kā var attīstīties, ir ļoti plašs un nav tā konkrēti, ka mēs varam ielikt rāmī, kas ir nepieciešams uzreiz, piemēram, stājoties iekšā. Jā. Līdz ar to jūs to varat gan iemācīt, ja? Un vēl visādas papildus vērtības nāk kā papildus pievienot vērtību. Jā, mēs varam tās atrast, identificēt pēc tam jau, kad notiek tā amatu sadale, kur visi pēc pirms aizstāvēšanās iet, kādus amatus izvēlēsies, kādus ieņems. Tur jau vairāk ir skaidrs, kas tiešām ir attīstīts, vai tā būs tiešām vairāk tā glābšanas un dzēšanas darbu vadīšana, vai tiešām inspekcija, vai kaut kas cits, kas katram gadās. Protams, cenšamies ieraudzīt katrā to spēcīgāko un tur arī viņus tālāk virzīt. Un, piemēram, Renāram bija jāveic salīdzinoši nesen šī izvēle, salīdzinoši ar pārējiem kungiem. Vai tu zināji, ka tu ieši šo inspekcijas ceļu, vai tu ļoti cerēji, ka tevi izvēlēsies, ka tu šo ceļu? Ka tu izvēlēsies šo ceļu balsoties uz kolēģiem? Zini kā, principā vietas, kur doties netrūkst. Ir plaša izvēle, un lai gan liekas, ka ir fiksēts daudzums vietām, kur tu vari doties, tāpat tā izvēle būs grūta. Un izvēlēties, kur tieši mācīties, strādāt tālāk pēc mācībām nebija viegli. Jo pirmajā gadā es domāju, ka es būšu vada komandieris, tikai darīšu to un to, bet jo vairāk tu izproti, kad vēl jomas, vēl lietas, kas var attīstīties, jo vairāk es ko uzzinu, izmēģinu, tas viedoklis mainās. Kā jau ar visu, kā profesijām, pilnīgi ar visu. Vai tas būs mans vienīgais gala viedoklis nākotnē? Iespējams, nē. Bet viennozīmīgi es gribu paeksperimentēt, pamēģināt, kas man patīk, kas nepatīk, un beigās es tāpat no tā visu iegūšu ko jaunu, iemācīšos, un tad jau beigās es kaut kur jau iefiksēšos vienā vietā. Kas būs atbilstoši tam laikam? Tieši tā. Bet tad es, ja pareizi saprotu, tad var mainīt arī šos novirzījumus. Es gribēju papildināt, ka tas, ka izvēle, ko izdara uzreiz šobrīd pēc koledžas, tas nav uz visu dzīvi, līdz dienesta beigām jāstrādā šajā amatā, var rotēt, var mainīt, var šobrīd pārkvalificēties, aiziet uz vada komandieri, pēc tam aiziet posteņu komandieri, var pamācīties vēl, iegūt izglītību, tad jau ir augstākais virsnieks. Tad atkal pavarās daudz dažādas iespējas, kur var kļūt par vecākajiem inspektoriem, nodaļu priekšniekiem dažādās pārvaldēs. Tiešām tur tas ceļš milzīgi attīstās un var mainīt un skatīties, kas vislabāk arī padodās un kas sanāk.
par piemēru, Arti, vai tu esi izmācījies par vadu komandieru un tikai tu esi pieturējies pēc šī ceļa? Nu, pagaidām, jā, es pieturos un vēl pāris gadus arī turpmāk es pieturēšos to, ka es būšu vada komandieris, krāšu to pieredzi un pēc tam, piemēram, 3-4 gadiem es skatīšos, vai man ir vēlme iet augstāk kādā citā amatā vai nē. Jo, viens otru amatu papildina, jā, un tās ir atkal papildus valodas, papildus zināšanas, ko var pielietot konkrētās situācijās un mirkļos, jā. Mēģinot rast atbildi, ko patiesībā dara valsts ugunsdzēsējas un glābšanas dienests, kā mācību spēkam jājautā. Stereotipiski es domātu, jūs katru dienu šaudaties ar šļūteni, ja? Vai kā notiek tieši šis mācību process glābšanas darbiniekiem? Jā, mācību process mums ir gan teorētiskās, gan praktiskās mācības. Un teikšu tā, ka visu ierobežo, kā vai to pasaka, pedagoga paša entuziasms, jo mums ir ļoti liela pedagoģiskā brīvība. Liels paldies mūsu koledžas vadībai, mūsu dienesta vadībai un visiem pārējiem iesaistītajiem personāžiem, kas atbalstījuši koledžas attīstību, ka līdz ar to mums tagad ir diezgan iespaidīgs šis te mācību poligons, top arī jaunā koledžas ēka, un mums arī ļoti plašs tehniskais un autoparks, tā kā mums ir ļoti plašas iespējas, ko un kā izveidot šīs te mācības. Un kurā mirklī teorija sāk mīties kopā ar praksi studiju laikā? Vai tas ir uzreiz, vai tas ir tikai pie 3. kursā? Tas ir uzreiz, kā atnāk, kad iestājies koledžā, tā principā jau 1. kursā uzreiz tiek arī praktiskajās nodarbībās iesaistīti un gan fiziski darboties. Un jums atkal, pirms cik gadiem jūs esat absolvējuši šo koledžu, vīri? Jo tev būs pēc 3 dienām, to mēs zinām, jā. Kā jums pirms cik gadiem tas ir? Mēs runājam par 10, 20, 30, 40 gadiem. Cik gadus atpakaļ tas bija? Es domāju, ka es beidzu koledžu. Nepateikšu precīzi, bet es pieņemu, ka pirms 6 gadiem. Es pirms 2 gadiem. Jā, tātad dienestu uzsāku pirms 12 gadiem un attiecīgi pirms 11 gadiem uzsāku profesionālās pilnveides grupā, bet šobrīd turpinu arī mācības koledžā. Tā kā gan pasniedzu, gan mācos, tas tāds nebeidzams process. Visu dzīvi, mūžu dzīvo mūžu mācies. Vai ir kaut kas tāds, ko jūs esat ievērojuši, kas šodien ir studijās, bet nebija jūsu laikā toreiz jums liekas pats? Tagad ir tik forši. Manā laikā tā nebija. Manā laikā bija kaut kas cits, jā. Ir kaut kāda tādas tendences pamainīt? Es domāju, ka mēs visi, kā viens izņemot vienmēr varam teikt, nebija poligons, kas, es domāju, tā kā ir izmainījis tā kā mācību procesu pavisam, tā kā noteikti. Ko dara uz poligonu? Ko dara uz poligonu? Uz poligonu imitē visas praktiskās nodarbības. Ir taktiskā māja, kur ir 3 stāvu ēka, konteineru sistēma, kas var imitēt jebkādas degšanas mašīnas, gultas, skapis, kur var izvērsties, nodzēšot pēc tam nākošajai grupai. Arī tieši tādas pašas liesmas var padot. Ir daudz trenažieri, degošais, kā mēs viņus saucam, grillmobīlis, degoša mašīna, ko var dzēst. Ir jaunas koku zāģēšanas stendi, ir labirinti, trenažieri, plašas iespējas visām praktiskajām nodarbībām. Ja kādreiz mēs šeit pat ķēngaraga pagalmā imitējām, un daudz kas bija jāiedomājās, kad šeit kaut kas notiek, un tev bija jāstrādā tam iedomu tēlam, ka šeit kaut kas ir, tad šobrīd nekas vairs īsti nav jāiedomājās, un viss reāli mēs varam imitēt un tiešām mācīties jau reālos, pietuvināts reāliem apstākļiem. Reāli apstākļi to nebūs, bet tie ir pietuvināti. Man patīk, ka tajā laikā jums ar iztēli bija diezgan daudz jāstrādā. Jā? Jā. Līdz reālai prakses situācijai. Jā, un tev ir poligons. Kā tu jūties par poligonu? Vai tu vari saņemt to visu, kamdēļ tu esi aizbraucis uz poligonu? Manā mācību perioda laikā tas poligons vēl tieši tapa. Tā kā es biju uz pašām beigām.
Bet viennozīmīgi tas ir ļoti liels atvieglojums un, respektīvi, tas palīdz viennozīmīgi apmācību procesā. Bet pirms tā pat arī, principā, ir iespējas. Ja cilvēkam ir vēlme un gribaspēks, apmācību periods apmācību procesu notiek arī var dažādos apstākļos. Tas nepadara apmācību procesu gluži sliktāk. Tas atvieglo viņu un uzlabo. Bet, principā, visu to izmēģinot ļoti forši, kad ir tiešām tādi lieli labirinti, tie konteineri. Tas tīpaši pirms tās lielās pieredzes, ko praktiski, principā, pieredze, ko iegūst praktiski, nekad nebūs salīdzināma ar to, kas ir tīri teorētiski un tā kā mācību scenārijā. Bet, viennozīmīgi atvieglo to pārējais procesu. Un saka, Kaspar, saki, kas studentiem, ko tu esi ievērojis, ir visaizraujošāk mācīties tieši mācību procesā un varbūt, ir grūti, bet tāpat ir jāiemāc. Līdzīgi kā mūziķiem. Solfidžo ir jāmācās, kaitina, bet tas ir jādara. Un ko tu esi ievērojis šeit studentiem? Ko vairāk patīk? Kur ir tās grūtības studentiem? Tas droši vien jājautā pašiem studentiem, bet, protams, tas ir darbs, mācības ar normatīvajiem dokumentiem un visām teorijām, kas ir, protams, garlaicīgi, bet, protams, bez tiem nekur. Piekrītat, jums arī tas bija visiem? Ja tā atklāt, jā. Protams, tā arī ir teorija, viņam vienmēr ir grūti. Jo jāspēj visas savas darbības argumentēt, kāpēc tu esi tieši šādi darījis un ne citādāk, un bez zināšanām, bez teorijas tas nav iespējams. Tā gan. Un joprojām cenšoties rast atbildi, ko patiesībā dara valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, manuprāt, cilvēki zvana pa tēmai un ne pa tēmai. Jā, jo viņiem vajag kaut kādu palīdzību, vajag glābējus. Ko jūs varbūt atceraties, ir bijis kaut kāds absurdākais izsaukums vai notikums, kam dēļ zvana? Gan jau balstoties savu ticību, kad šeit ir nepieciešama glābēja dienesta klātbūtne. Kas ir tāds absurds piemērs, ko jūs esat dzirdējuši vai varbūt piedalījušies? Es domāju, ka mums kā gala zvana saņēmējiem jau tā kā lielāko daļu šo zvanu ir atfiltrējuši. Dispečeri jau. Jā, tā kā tur jau viņi tā kā zvanu pieņēmēji tiek jau tā kā šos tā kā atrisina līdz mums nenonāk. Bet, protams, tā kā ir arī izsaukumi, kuros ir tā kā uzburta lielāka aina nekā viņi patiesībā ir. Šobrīd varbūt man vairs neatceros, tā kā tas jau bija pirms laika, kad es devos izsaukumos, iespējams Arnolds atcerās vairāk kaut ko tagad svaigāku. No tādiem absurdākajiem bija, ka koks draudēja nokrist uz ceļa braucamo daļu, un mēs aizbraucām uz to notikumu. Pirmkārt, nekāda koka nebija, un tur vienkārši zars mētājās maziņš. Apmēram 20 centimetru garumā. Tas bija tāds, bija ļoti stipri piepušķots. Mēs atbraucām, mēs ieraudzījām, protams, ka mēs zaru novācām un aizbraucām atpakaļ uz daļu. Bet taisnība bija, koks bija, uz ceļa tā kā bija. Fakti sakrīt, jā. Tā kā nebija tā kā apmēros kubikmetros noteikts, tā kā cik liels viņš bija, tā kā pa maldinājumu nevar uzskatīt. Renār, tu gan jau esi dzirdējis kādu stāstu starp absolventiem vai starp kolēģiem? Principā, kadets paši piedalās arī izsaukumos un prakses periods, principā, ļoti plašs. Bet par kokiem arī līdzīgi bijis, ka mums naktas vidū 3 naktī izsauc uz to, ka koks vienkārši ir uz ietves. Nevienam neko netraucē, bet tas bija jānovāc. Bet vēl punktā arī dzirdēts stāsts, kad bērni spēlējas un ieslēdz sevi pakumātos. Tas ir tāds interesants stāsts arī, jā. Pats nepiedalījos, bet dzirdēju. Manuprāt, par cilvēkiem ļoti daudz ko var uzzināt arī jūsu profesijā. Jā. Vai ir kaut kāds veids, kā jūs laužat šo stereotipu, ka jūs tikai, stereotipiski ļoti rupji es teikšu, jā. Jūs dzēšat tikai uguni un glābit kaķus. Jā. Vissliktāk un stereotipiskāk, jā. Bet vai ir kaut kas tāds, kā jūs pamācat cilvēkiem par to, ko jūs darat un kas būtu nepieciešams, kurā brīdī jums zvanīt vai izsaukt pēc palīdzības? Notiek kādas sabiedrības apmācības? Ļoti aktīvi notiek prevencijas pārvalde strādā. Šobrīd, manuprāt, piedalās valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests ļoti, ļoti masveidīgi daudzos pasākumos, izglītojot jauniešus, izglītojot cilvēkus uz standiem, stāstot par drošību.
kāpēc jāzvana, kam jāzvana, kā jārīkojas konkrētās situācijās. Tā kā manuprāt, ļoti, ļoti plaši tiek strādāts jau preventīvi, tā kā, lai sagatavotu cilvēkus tā kā draudiem un kā viņiem rīkoties tajos. Jā, stāstīts un popularizēts tiek diezgan daudz. Otra lieta, cik paši iedzīvotāji gatavi pieņemt to informāciju, interesējas par viņu. Jo praktiski neinteresējas un tikai tā, ka ir kāda pēda vai vēl kaut kas, tad viņi redz tikai šīs sarkanās mašīnas un skaidrs. Tad tur citu domu, ka nav, ka tikai dzēš vai kaķis kokā. Tas ir ļoti labs piemērs. Mēs veicam tā kā iedzīvotāju aptaujas. Tad aptaujas pirmais jautājums, vai jūs zinat, kā rīkoties ugunsgrēka situācijā? 95% saka jā, tad nākošais jautājums, kā jārīkojas, un tad tur parādās patiesais stāsts, ka tikai 40 reāli zina, kas ir jādara. Tā ir tā mūsu pārliecība, ka man nenotiks, es jau visu zinu, tā kā viss ir skaidrs kā dienā, tikai tagad pajautā, kas ir jādara. Nebūs. Atkal šeit ir tas mūžs dzīvo, mūžs mācies, jā. Protams. Vai jebkura situācija tas ir. Laužot stereotipus, ko patiesībā dara Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, šī epizode un arī citas epizodes skatieties un meklējiet informāciju tālāk. Paldies, vīri! Paldies! Mēs tiekamies nākamajā epizodē.